Azartspēles ir nozare, kas katru gadu Latvijas ekonomiku nodrošina ar papildus miljoniem eiro, no kuriem lielāko daļu sastāv spēļu automāti. Rīgā gandrīz uz katru stūri ir redzams spēļu zāles, tomēr cik ilgi tas turpināsies un kādas sekas tas rada. Azartspēles Latvijas iekšzemes koproduktā sastāda aptuveni 1%. Dotajā momentā situācija ir apmēram tāda pat, kā tā bija gan gadu, gan 2 gadus atpakaļ. Nekāda liela lēciena uz augšu nav, bet arī nav nekāda liela kritiena. Kopā Latvijā ir aptuveni 8500 azartspēļu automātu, un kopā Latvijā ir 320 azartspēļu zāles. Rīgā no tā ir aptuveni puse. Azartspēļu zāļu skaits Latvijā ir milzīgs, tāpēc Rīgas doma kopš 2006. gada vairs nesniedz azartspēļu firmu īpašniekiem atļaujas, lai netiktu atvērtas jaunas azartspēļu vietas. Viens no šī lēmuma iemesliem ir Rīgas iedzīvotāju viedokļi. Rīgas iedzīvotāji, un tādas aptaujas mēs esam veikuši vairāk kārt, savā pilnīgi absolūtā vairākumā ir pret azartspēļu paplašināšanu Rīgas pilsētā. Aizliegums, jeb šāda nevēlēšanās izsniegt šīs atļaujas, katrā ziņā ir mūsu uztverē pretējas likumdošanas prasībām. Ne visas spēļu zāles ir vienādā tehniskajā stāvoklī. Ir zāles, kuras nav atbilstošā stāvoklī un tiek turētas tikai tāpēc, lai saglabātu vietu. Spēļu zāļu skaits daļai sabiedrības rada negatīvu attieksmi. Azartspēles nav tā iemīļotākā sabiedrības izklaides vieta, ja, tad arī ir šī negatīvā attieksme daļēji no sabiedrības puses. Ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kādu intelektuālu, materiālu, sociālu labumu azartspēles iedzīvotājiem nenes. Spožas gaismas, patīkama atmosfēra, azarts, lielas naudas summas un vēlme laimēt ir lietas, kuras raksturo jebkuru spēļu zāli, kurai ikdienā dodamies garām. Tomēr nevienmēr šīs lietas skan tik labi, kā ir patiesībā. Ja vakar es laimēju, tad šodien es noteikti laimēšu vēl. Ir frāze, kur izskan no cilvēkiem, kuri ir iekļuvuši azartspēļu atkarībā. Viens no cilvēkiem, kuram šī frāze ir pazīstama, ir Juris, kurš ir bijis regulārs spēļu zāļu apmeklētājs. Es kaut kā sev biju noteicis, ka dzīvē es nedarīšu 2 lietas. Tas ir nemēģināšu azartspēles un narkotikas. Un nomainījās vide, aizbraucu dzīvot citu pilsētu, un tur par cik vakaros nav ko darīt. Nu tā, nav ko darīt, bet gribās kaut kur aiziet. Vienīgās iestādes, kas parasti strādā brīvdienās vakaros, tās ir azartspēļu iestādes. Es no malas vēroju, kad cilvēki spēlē, un es nesapratu to visu, kā tas notiek. Un kaut kādā vienā dienā es gribēju pamēģināt pats. Azartspēļu atkarība ir emocionāla slimība, no kuras ir grūti tikt vaļā. Spēlmeņi to pielīdzina alkohola un narkotiku atkarībai. Man likās, ka es esmu viens tāds, kad nav, ka citi spēlē normāli, bet es spēlēju savādāk kā citi, ka man nepietiek. Juris nebija vienīgais, kurš gribēja spēlēt ilgi. Tāds bija arī Roberts, kurš sāk spēlēt draugu ietekmē. Tur var tādā azartā ieiet, ka vairs nejūt, ka es esmu aizņēmies tik un tik, vai kredītus, vai vēl trakāk, ja no līdzcilvēku naudām tiek izzaktas situācijas, tātad samelots, ka man vajag iet uz veikalu, man vajag zālēm, man vajag operācijām, man vajag tiesībām, man vajag citām problēmām. Patiesībā es veltu savai izklaidei. Tur dzīvo visi vienos melos, katrs teikums, katrs vārds ir meli. Tur nav neviena patiesība. Tas ir jo no tiem meliem jau arī netiek ārā. Nav svarīgi, kas tu esi. Ar azartspēļu atkarību var saslimt jebkurš. Politiķi, deputāti, pašreizējie deputāti, kas cieši, bet viņi sabiedrības, krējums, un viņi negrib sevi pozicionēt kā azartspēļu atkarīgu cilvēku. Tā atmosfēra ir ļoti patīkama. Tur laiku nejūt, tāpēc tie pulksteņi arī nav. Daudz dzīvu beidz pašnāvībās. Un pat radinieki nezina, ka viņš ir aizgājis dēļ azartspēlēm. Cilvēki, kas neierodās tur mājās vai pazuduši, vai pēc tam viņi ir atrasti tur vai zem tiltiem, vēl neviens neko nezina, kāpēc un kā, bet izrādās viņš bijis azartspēlnis.
Azartspēles vienmēr saistās ar lielu risku, tāpēc ir jāizvērtē, vai dodoties iekšā azartspēļu zālē spēs iziet ārā bez sekām. Mūsu kā uzņēmēju viedoklis ir tāds, ka mums nav nepieciešams slims cilvēks, slims spēlētājs. Mēs uzskatām un aicinām savus apmeklētājus, savus klientus spēlēt atbildīgi, jo mums nav vajadzīgs cilvēks, kurš ir nospēlējies, iekļūst parādos un savādākās nepatikšanās. Lietojot vārdu bizness, viņš ir jāliek pēdiņās. Tas nav bizness. Jo arī, ja tas ir bizness, tad tas nav vērsts uz cilvēku labklājību vai viņu, teiksim, dzīves līmeņa nodrošināšanu pienācīgi. Lielas peļņas, lielas summas, un tas mehānisms ir palaists un apstādināt viņu nevar un nevarēs. Austra Pleša, Armanda Vilcāne, Ričards Šurkins, raidījums Kivī.